Teherāna oficiāli pazudusi elektrība. Pēc vakardienas uzbrukumiem Irānas militāriem mērķiem Irānas galvaspilsēta ir iegrimusi katastrofālā tumsā. Režīms tagad atbild ar tīru terorismu, bombardējot pilnīgi neitrāls kaimiņu valsts civilā dzeramā ūdens apgāde. Karš sāsinās un Irānai beidzas iespējas. Tas viss sākās ar šo paziņojumu no Irānas enerģētikas ministrijas. Paziņojumā tika apstiprināts, ka Teherānā un apkārtējās pilsētās notiek elektroenerģijas padeves pārtraukumi pēc triecieniem, kas notika pēdējās stundas laikā. Šeit ir fragments no Karačas, kas ir pilsēta tieši pie Teherānas. Tas skaidri parāda, cik plaši izplatīts bija šis elektroapgādes pārtraukums. Ja tas būtu ASV vai Izraēlas trieciens pa enerģētikas infrastruktūru, tas būtu nopietns eskalācijas solis. Taču sākotnēji Irānas valsts mēdīji izplatīja neskaidru paziņojumu. Viņi paziņoja, ka pēc uzbrukumiem Teherānai dažos rajonos ir elektroapgādes pārtraukumi. Iemesls, kāpēc es saku, ka tas bija neskaidrs paziņojums, ir tāds, ka ja būtu tieši trieciens pa Irānas elektrostacijām, Irānas valsts mēdīji to pateiktu tieši, bet viņi to nedarīja. Tāpēc tas mani mazliet samulsināja. Bet vēlāk viņi sniedz vairāk informācijas, un tas precīzi izskaidroja, kas notika. Valsts mediji izplatīja paziņojumu, ka elektroapgādes pārtraukumu izraisīja nopietni bojājumi augstsprieguma pārvades tornim. Galvenais mērķis patiesībā nebija Irānas elektrostacija, tas bija Irānas militārais objekts. Elektrostacijas atradās tuvumā un tika bojātas kā blakus postījumi, nevis tieši trieciena rezultātā. Neskatoties uz to, tā joprojām ir eskalācija, un šķiet, ka Irāna ir atbildējusi. Bet pirms mēs pievēršamies atbildes triecienam, apskatīsim jauno prezidenta Trumpa paziņojumu, jo tas netieši apstiprina, ka tā nebija ASV, kas uzbruka šim militāriem objektam. Šis bija paziņojums, ko Trumps izplatīja šorīt agri vēlu vakarā. Un paziņojumā teikts, ASV nopietni apspriež ar jaunu, saprātīgāku režīmu mūsu militāro operāciju izbeigšanu Irānā. Ir panākts liels progress, bet ja vienošanās drīzumā netiks panākta un Hormuza šaurums nekavējoties netiks atvērts uzņēmējdarbībai, tad mēs noslēgsim mūsu jauko uzturēšanos Irānā. Uzspridzinot un pilnībā iznīcinot visas viņa elektrostacijas, naftas urbumus, Kargas salu un iespējams atsāļošanas iekārtas, kuras mēs līdz šim apzināti neesam aizskāruši. Tieši par to pēdējo daļu es runāju. Prezidents Trumps saka, ka ASV līdz šim nav mērķējušas uz Irānas enerģētikas infrastruktūru. Varbūt tas nozīmē, ka tie nebija Savienotās valstis, kas veic triecienu, kurš sabojā Irānas elektrostaciju. Neskatoties uz to, tika izteikti draudi sabojāt šīs elektrostacijas un citi civilās infrastruktūras objektus, ja Irāna neatvērs Hormuza šaurumu. Un tas nākotnē varētu kļūt par lielu problēmu, jo tieši par to pašu mēs pēdējos 3 gadus esam kritizējuši Krieviju par tieši tādu pašu rīcību Ukrainā. Krievija ziemā iznīcina elektrostacijas, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ja ASV darīs to pašu Irānā, tad mēs zaudēsim morālo pārākumu. Tagad ir svarīgi precizēt, ka līdz šim ASV nav mērķtiecīgi uzbrukušas vai apzināti uzbrukušas civilajai infrastruktūrai. Mēs esam izmantojuši tikai draudus kā ultimātu vai spiedienu taktiku. Taču neskatoties uz to, šis ir kļuvis par lielu diskusiju tematu. Un nesen par to tika jautāts arī Baltijam namam. Paklausieties atbildi. Par viņa draudiem, ka pametot Irānu, viņš teica, ka mēs varētu uzspridzināt un pilnībā iznīcināt visas viņa elektrostacijas, naftas urbumus, Kargas salu un iespējams arī visas atsāļošanas iekārtas. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām uzbrukumi civilajai infrastruktūrai, piemēram šādai, parasti ir aizliegti. Kāpēc prezidents draud ar to, kas potenciāli būtu kara noziegums, izmantojot ASV bruņotos spēkus? Un kā jūs to saskaņojat ar administrācijas atkārtotajiem apgalvojumiem, ka ASV nemērķē uz civiliedzīvotājiem? Redziet, prezidents šobrīd ir ļoti skaidri paudis Irānas režīmam, kā to apliecina arī jūsu tikko nolasītais paziņojums, ka viņu labākais risinājums ir noslēgt vienošanos. Pretējā gadījumā ASV bruņotajiem spēkiem ir spējas, kas pārsniedz viņa vispār drošākās iedomās, un prezidents nebaidās tās izmantot. Es to neteicu, Garet. Un jūs lietojat vārdu potenciāli ar iemeslu, jo esmu pārliecināta, ka kāda eksperti jums to čukst ausī, lai jūs man uzdotu šo jautājumu. Protams, šī administrācija un ASV bruņotie spēki vienmēr rīkosies likuma ietveros, bet attiecībā uz operācijas episkās dusmas pilnu mērķu sasniegšanu prezidents Trumps turpinās virzīties uz priekšu bez mitēšanās, un viņš sagaida, ka Irānas režīms noslēgs vienošanos ar administrāciju. Kuram no šiem mērķiem visvairāk palīdzētu atsāļošanas rūpnīcas iznīcināšana? Heilija, turpina. Paldies, Džeremij. Es gribēju turpināt šo jautājumu. Protams, no otras puses, Irānai nav nekāda problēma veikt darbības un uzbrukumus, kas ir tikai Irānas interesēs. Tie ir tīrs terorisms. Lūk, ko es ar to domāju.
Kā atriebību Irāna mērķēja uz elektrostaciju un atsāļošanas iekārtu Kuveitā. Šī uzbrukuma laikā tika nogalināti strādnieki un civilajai infrastruktūrai tika nodarīti būtiski zaudējumi. Un lūk, kāpēc tas ir nepareizi. Pieņemsim, vienkārši iedomāsimies, ka tā bija Izraela vai Amerikas Savienotās valstis, kas uzbruka Irānas elektrostacijai. Joprojām nav nekādas jēgas, ka Irāna uzbruk trešajai valstī, kas vispār nebija iesaistīta. Kuveita ir ļoti skaidri norādījusi, ka tā nav devusi ASV atļauju izmantot Kuveitas gaisa telpu vai bāzes, ASV bāzes, kas atrodas Kuveitā, lai veiktu triecienus pret Irānu. Tā ir Kuveitas pozīcija. Bet Irāna saka, ka tas nav taisnība. Kuveita ļauj viņiem izmantot bāzes, lai uzbruktu Irānai, un tāpēc viņi vēršas pret Kuveitu. Bet pat tad tas, ko dara Irāna, ir terorisms. Un iemesls tam ir tas, ka Irāna nemērķē uz amerikāņu bāzēm šajās Persijas līča valstīs. Kā mēs tikko redzējām, Irāna mērķē uz atsāļošanas iekārtām un elektrostacijām, kas paredzētas valsts civiliedzīvotājiem. Tas ir tīrs terorisms. Un zini ko? Pat Irāna to zina, jo paskaties uz viņu attaisnojumu. Irāna apgalvo, ka atsāļošanas iekārtu Kuveitā uzbruka Izraela, nevis Irāna. Šis attaisnojums varbūt būtu strādājis 19. gadsimtā, kad mēs nevarējām izsekot, no kurienes nāk raķetes un droni. Bet 2026. gadā mēs patiešām varam precīzi redzēt, no kurienes nāk šie droni un no kurienes tika palaistas raķetes. Un Irāna zina, ka tas, ko tā dara, ir nepareizi, un tāpēc viņi nevēlas to atzīt. Irānas stratēģija nav cīnīties pret Savienotajām valstīm. Visa viņa stratēģija ir panākt, lai pasaule izjustu sāpes, lai nevainīgi civiliedzīvotāji Persijas līča valstīs un visā pasaulē ciestu un mirtu, jo Irānas režīms zina, ka tas ir vienīgais veids, kā viņi izdzīvos. Viņi nevēlas atteikties no varas, un viņiem nerūp, cik daudz nevainīgu dzīvību tiks zaudēts, kamēr viņi izdzīvo. Tad mums ir vēl viens piemērs, kā režīms turas pie varas – interneta atslēgšana Irānas iekšienē. Pirms mēs iedziļināmies detaļās, īss atgādinājums. Nospiediet patīk un abonēt pogu zemāk. Tas mums patiešām ļoti palīdz. Tagad parunāsim par to, kas notiek Irānas iekšienē. Irāna ir valsts ar 92 miljoniem iedzīvotāju. Un tagad ir pagājušas vairāk nekā 30 dienas, vairāk nekā 700 stundas, kad 99,9% cilvēku, 99,9% irāņu nav nekādas piekļuves internetam. Lūk, sīkāka informācija. Izraels amatpersonas ceļ trauksmi par interneta atslēgšanu visā Irānā, kas tagad ilgst jau vairāk nekā 700 stundas. Viņi saka, ka tas ietekmē pasaules spēju saprast ASV un Izraēlas triecienu apmēru un ietekmi, kā arī kaitē Irānas civiliedzīvotājiem un viņu spējai organizēties iekšēji. Šodien es runāju ar augsta ranga Izraēlas izlūkdienesta amatpersonu par šo jautājumu, kurš cita starpā sacīja, citēju, šī ir patiesības aptumšošana. Režīms slēpj realitāti no saviem cilvēkiem. Viņi nevēlas, lai Irānas iedzīvotāji redzētu, cik smagi viņi tiek skarti. Amatpersona turpina, sakot, ka interneta atslēgšana liedz cilvēkiem sazināties, dalīties ar to, kas patiesībā notiek, un organizēties. Tas ir nozīmīgi, jo mēs saprotam, ka Starlink tiek traucēts Irānas teritorijā, un tāpēc cilvēki, kuri iepriekš spēja apiet šo interneta atslēgšanu, vairs to nevar izdarīt. Irānas režīms ir arestējis arī simtiem cilvēku, kuri izmanto Starlink termināļus, bet amatpersona noslēdz ar kaut ko tādu, ko, manuprāt, ir ļoti svarīgi uzsvērt. Viņa teica, ka, kad šī aptumšošana tiks atcelta, kļūs skaidrs pilnais režīmam nodarīto zaudējumu apmērs. Un kamēr internets ir atslēgts, represijas turpinās. Tieši šorīt Islāma režīms pakāra 2 irāņus, kuri tika arestēti par dalību janvāra protestā. Šie pakāšanas gadījumi tagad notiek gandrīz katru nedēļu, un daudz no tiem notiek publiski, jo režīms vēlas nodot vēstījumu. Viņi vēlas pārliecināties, ka visi zina, tas ir tas, kas notiks, ja atkal iziesiet ielās. Tagad, kamēr tas viss notiek, šķiet, ka prezidents Trumps ir izdevis vēl vienu paziņojumu, sakot, ka sarunas turpinās. Tieši šorīt Trumps apstiprināja, ka ASV ved sarunas ar Irānas parlamentu vadītāju, jeb parlamentu spīkeru Mohammadu Bagheru Galibafu. Trumps teica, ka aptuveni nedēļas laikā ASV uzzinās, vai šim cilvēkam ir reāla vara un vai viņš patiešām ir nopietni noskaņots attiecībā uz mieru līgumu vai nē. Tagad Galibafs ir kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem līderiem Irānā, kopš Larzana tika gāzts. Tagad viņš visticamāk nav galvenais līderis, bet viņam joprojām ir ievērojama vara. Lūk, vairāk informācijas par viņu. 17. marts valsts televīzijā. Bet viņa konts X platformā ir bijis aktīvs. Viņam ir arī pagātne Islāma revolūcijas gvardes korpusā, un viņš bija iesaistīts Irānas un Irākas karā 80. gados. Un par viņa tautas atbalstu viņš 4 reizes kandidēja uz prezidenta amatu, katru reizi neveiksmīgi.
Labi, tad atgriežoties pie šī jautājuma, vai mums ir kāds iemesls tā domāt? Vai tie, kas ir vadošajos amatos, vai tās personas, kuras jūs pieminējāt, kaut kādā ziņā atšķiras? Tās divas personas, kuras tika nogalinātas šajos sākotnējos ASV un Izraēlas triecienos. Mohameds Baraks Alibos arī ir konservatīvs politiķis, un Irānas amatpersonu izteikumi un retorika nav atšķīrušies no iepriekšējiem vai agrākajiem. Un Irāna ir saglabājusi šo opozīciju pret ASV un Izraēlu kopš 1979. gada, kopš Islāma republikas dibināšanas. Tagad šeit lietas kļūst mazliet nērts, īpaši, ja esat kāds, kurš ir sekojis Irānas protestiem. Sabiedrība izmisīgi vēlējās un joprojām vēlas režīma maiņu. Taču šķiet, ka režīma maiņa nav viena no ASV izvirzītajām šī kara mērķiem. Un tas rada ļoti interesantu situāciju, kad ASV nolem izstāties no šī kara. Lūk, sekretārs Rubio šorīt izklāsta skaidros mērķus. Paklausieties. Šī operācija labi, un tieši tas ir. Runa ir par ļoti konkrētiem mērķiem. Prezidents tos izklāstīja operācijas pirmajā naktī. Es tos jums tagad atkārtošu, jo dzirdu daudz runu par to, ka mēs nezinām, kādi ir skaidrie mērķi. Lūk, tie ir. Jums vajadzētu tos pierakstīt. Pirmais – viņu gaisa spēku iznīcināšana. Otrais – viņu flotes iznīcināšana. Trešais – viņu raķešu palaišanas spēju būtiska samazināšana. Un ceturtais – viņu rūpnīcas iznīcināšana, lai viņi nevarētu ražot vairāk raķešu un dronu, ar kuriem nākotnē mūs apdraudēt. Tas viss tiek darīts, lai viņi nekad nevarētu aiz tā paslēpties un iegūt kodolieroci. Tas bija mūsu mērķis jau no paša sākuma, un tas joprojām ir mūsu mērķis. Mēs virzāmies uz priekšu atbilstoši plānam, un pat dažos jautājumos esam priekšā grafikam. Un mēs sasniegsim šos mērķus dažu nedēļu laikā, nevis mēnešos. Balstoties uz dažiem ziņojumiem, Trumps vēlas Venecuēlas tipa situāciju Irānā. Tas nozīmē, ka viņš nevēlas pilnīgu režīma maiņu, bet gan kādu, kurš ir augstākā amatā un ir gatavāks sadarboties ar Savienotajām valstīm svarīgos jautājumos. Tagad šeit ir svarīgi atcerēties. Galība ir vairāk kārt mēģinājis kļūt par prezidentu un nav izdevies. Ja viņš ir kāds, kurš ir izslāpis pēc varas un korumpēts, šī varētu būt viņa iespēja. Viņš varētu sadarboties ar Amerikas Savienotajām valstīm un nest mieru Irānai, kļūstot par vienu no de facto līderiem un sasniedzot to, ko vienmēr ir vēlējies. Tagad šo ASV apstiprināja tādā kā netiešā veidā, jo šorīt Baltais nams paziņoja, ka cilvēki, kuri piedalās sarunās, proti Galibafs, aizkulisēs izturas daudz saprātīgāk nekā publiskajos paziņojumos. Tieši to darīja Delce Rodrīgas, pašreizējais Venecuēlas līderis, kad tika sagūstīts Maduro. Paklausieties. Man ir divi jautājumi. Viens par Irānu un otrs par iekšzemes drošības departamentu finansējumu. Par Irānu prezidents ir teicis, ka administrācija runā ar jaunu un saprātīgāku režīmu. Cik pārliecināti jūs esat, ka viņi ir leģitīmi un viņiem ir pietiekama vara? Marko Rubio iepriekš teica, ka viņš nav pārliecināts un nav skaidrs, vai viņi paliks pie varas. Tātad, vai jūs arī runājat ar citām frakcijām, tā kā prezidents mēģina panākt vienošanos, kā jūs nodrošināt, ka vienošanās tiek slēgta ar tiem cilvēkiem, kuri to patiešām var īstenot? Tā ir daļa no notiekošā procesa, kas pašlaik risinās sarunās. Protams, viss, ko viņi mums saka privāti, tiks pārbaudīts. Un mēs nodrošināsim, ka viņi tiek saukti pie atbildības par saviem vārdiem. Un ja viņi to nedarīs, prezidents ir skaidri norādījis militārās sekas, ar kurām Irānas režīms saskarsies, ja viņi nepaliks pie tā, ko mums privāti saka aizkulisēs. Kad prezidents saka sapratīgāki, atkal, šie cilvēki aizkulisēs, privātās sarunās izskatās sapratīgāki. Varbūt sapratīgāki nekā daži iepriekšējie līderi, kuri tagad vairs nav uz šīs pasaules. Tāpēc, ka viņi meloja Amerikas Savienotajām valstīm un vilcināja mūsu sarunās, un tas prezidentam bija nepieņemami. Tāpēc daudzi iepriekšējie līderi tika nogalināti. Tātad atkal šī ir vēl viena vēsturiska iespēja Irānai rīkoties pareizi. Atbrīvoties no savām kodola ambīcijām un noslēgt vienošanos ar šo prezidentu un administrāciju. Vai arī atkal viņi redzēs Amerikas Savienoto valstu bruņoto spēku smagās sekas, kuras viņi turpina redzēt katru dienu visā šajā operācijā. Par iekšzemes drošības departamentu, cik ilgi administrācija var turpināt maksāt komandām? Tagad tikai laiks rādīs, kas notiks, bet balstoties uz visu, kas šodien ir teikts, šķiet, ka pastāv iespēja, ka ASV patiešām varētu noslēgt mieru līgumu ar pašreiz pie varas esošo režīmu.